Biķeru trīnieks taisnā pozīcijā. Kad biķeru trīnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt pilns prieka, svinību un kopības sajūtas. Šī kārts norāda uz laiku, kad tu vari baudīt draudzību, atbalstu un kopīgus mirkļus ar sev tuviem cilvēkiem. Tā simbolizē kopīgu izaugsmi un prieka dalīšanu ar citiem. Attiecību jomā biķeru trīnieks liecina par harmoniju un vieglumu. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad vari piedzīvot priecīgus notikumus, piemēram, kopīgus ceļojumus, svinības vai pat laulību. Tas ir laiks, kad jūs abi varēsiet baudīt viens otra sabiedrību un izbaudīt attiecības bez lieka spiediena. Ja esi viena, šī kārts norāda uz iespējām satikt kādu īpašu cilvēku caur draugiem vai sociālām aktivitātēm. Tātad nepaliec mājās, pasaule gaida tevi. Darba un finanšu jomā biķeru trīnieks simbolizē sadarbību un komandas garu. Tu vari piedalīties projektos, kas sniegs tev gan profesionālu izaugsmi, gan emocionālu piepildījumu. Tas ir arī laiks, kad vari saņemt atzinību par savu darbu. Finansiāli šī kārts norāda uz stabilitāti un iespēju ieguldīt resursos, kas sniedz prieku un gandarījumu. Un atceries, biķeru trīnieks tev atgādina, ka prieks vairojas, kad to dalām ar citiem. Kā saka, laime ir saldāka, kad to dzēr no kopīga biķera. Šogad svini dzīvi un izbaudi katru mirkli kopā ar citiem. Biķeru trīnieks apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru trīnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz iespējamiem pārpratumiem vai emocionālu diskomfortu grupu attiecībās. Šī kārts liecina, ka tev būs svarīgi pievērst uzmanību tam, kā tu jūties sabiedrībā un kā attiecies pret saviem tuvajiem cilvēkiem. Attiecību jomā apgrieztais biķeru trīnieks var norādīt uz komunikācijas trūkumu vai nesaskaņām. Ja esi attiecībās, iespējams, būs jārisina jautājumi, kas saistīti ar emocionālu tuvību vai attiecību prioritātēm. Šis var būt laiks, kad ir svarīgi atklāt izrunāt savas jūtas un gaidas. Ja esi viena, šī kārts liecina, ka tu vari justies emocionāli noslēgta vai izvairīties no sociālām situācijām, kas potenciāli varētu iepazīstināt tevi ar jauniem cilvēkiem. Darba un finanšu jomā apgrieztais biķeru trīnieks norāda uz iespējamiem sarežģījumiem grupu darbā vai projektos. Iespējams, tu jutīsi, ka trūkst sadarbības vai vienotības starp kolēģiem. Tas ir laiks, kad tev jāņem iniciatīva savās rokās, lai veicinātu harmoniju un produktivitāti. Finansiāli šī kārts norāda uz nepieciešamību uzmanīgi izvērtēt savus tēriņus, īpaši, ja tie saistīti ar sociālām aktivitātēm vai izklaidi. Un atceries, apgrieztais biķeru trīnieks tev saka, ka prieks sākas ar tevi pašu. Kā saka, neviens neiedzers no tava biķera, ja tas ir tukšs. Šogad koncentrējies uz to, kas tev sniedz prieku un radi vidi, kurā vari justies piepildīta.